Man tikko apritēja 10. jūnijā 2 gadi YouTube. Un man jums ir jauna ziņa, projekts, pie kura es esmu strādājusi diezgan ilgi. Man ir savi krekli. Nu, man būs. Nav pat izdomāts kādi, bet nu. Vairākiem ārzemju youtuberiem arī ir savi krekli, un es skatos, viņi visi maksā apmēram 30 eiro. Un ja jūs esat kaut kas līdzīgs man, tad vienam nav 30 eiro priekš krekla, ok? Un es jums meklēju vislētāko un visizdevīgāko versiju, kāds varēja atrast. Viens krekls maksās 15 eiro, un pie šiem krekliem es strādāju ļoti ilgi. Vairākus mēnešus. Visas dizaina idejas ir oriģinālas, tā kā H&M jūs tāds neatradīsiet. Kopā krekliem ir 5 dizaina idejas, un es vēlētos, lai jūs izvēlētos, kur no šīm dizaina idejām jums patīk vislabāk, kur jūs ticamākais pirktu un tā tālāk. Tāpēc aprakstā ir aptauja, kur es būtu ļoti laimīga, ja jūs izpildītu. Man bija ideja kreklus pārdot Meetupā, un kā maz pateicība par to, ka jūs vēlaties vilkt kreklu ar basically manu logo, ir tas, ka dāvinā kāds varētu dabūt arī kādu aprocīti, vai nu opšie labāk par cilvēkiem, vai vienkārši laurulāts pēc jūsu izvēles, un būtu visiem tie, kur pērk kreklus, iespēja piedalīties konkursā un dabūt balvas. Vairāk informācijas par Meetup būs vēlāk, bet pašlaik es būtu laimīgi, ja jūs aizpildītu aptauju, jo citādāk nekas nenotiks. Paldies jums visiem liels par atbalstu par visiem šiem 2 gadiem, un mēs jau esam 18,000, man liekas, kas ir nenormāli liels skaitlis. Like, damn, kāpēc 18,000 interesējas par mani? Labi, paldies, neveiklas roku kustības.